Semā ārkārtīgi sen nav runāts par mobilajiem telefoniem. Tieši tāpēc šovakar pievērsīsimies tieši šai tēmai. Man ir liels prieks, ka ar mani kopā ir divi eksperti, kuriem es varēšu pajautāt pilnīgi visu par mobilajiem telefoniem. Ja mums tādos lielos vilcienos vajadzētu sadalīt tos lietotājus, cik cilvēku ir pieņēmuši jaunos telefonus ar visām jaunajām funkcijām un cik cilvēku tomēr paliek ar vecajiem paradumiem, proti zvanīt, izziņas un nekas vairāk? Aptuveni 30–35% ir viedtelefonu lietotāji. Tie, kas iegādājās jaunākās tehnoloģijas, pārējie tam iet līdzi, un pārējie ir tie, kas tomēr iegādājās vēl vāru tipu vai, teiksim, vienkāršāk tipu telefonus. Vai Latvijā, kā saka, šīs modernās tehnoloģijas tiek integrētas tikpat ātri kā citur pasaulē, vai tomēr mēs tā kā nedaudz kavējamies? Tāpat kā mums ir ļoti daudz luksusa automašīnas jau uz ielām, es domāju, mums ir ļoti daudz cilvēku, kam ir tiešām ļoti labi un ļoti dārgi viedtālruņi. Par ko tiek domāts vairāk? Vairāk tiek domāts par tiem, kam interesē visas jaunākās un modernākās tehnoloģijas telefonos, vai vairāk tomēr mēs paliekam uz tām funkcijām un domājam par dizainiskām lietām un funkcionalitāti? Aizvien klienti izvēlas telefons. Pirmais ir ražotājs, un otrs ir dizains. Trešais nāk baterijas darbības ilgums, un tad ir dažādi tie citi parametri. Parādi, lūdzu, kāds telefons tev ir? Kādu tu lieto? Nu jā, man ir tāds nekas īpašs, teikšu tā. Tur ir Wi-Fi piekļuves punkts, visas sociālās vietnes, var ērti apmeklēt e-pastu. Arābolīti. Pamatfunkcija ir joprojām zvanīšanai, bet es izmantoju viņu arī sociālajiem mēdījiem, gan Twitterim, gan Facebookam. Man ir parasti kā rādio lielākoties vienmēr visur. Man tā nav greznuma lieta, bet nepieciešamība. Tā, lai var sazināties un tā. Galvenais, protams, ir sarunas, izziņas. Radio kādreiz paklausos pa nakti, lai cits netraucētu. Katrs telefons ir domāts savai mērķa kategorijai. Un ir noteikti katram telefonam savs pircējs. Ja mēs paskatāmies biznesa klases telefons vai to dārgāko klases galu, tad šeit ir ļoti divas mērķa auditorijas, kas vienmēr šos telefonus viena ir, kas pērk, un otra, kas gribētu pirkt. Un, ja mēs varam redzēt, tad faktiski šis ir tas plašākais klāsts, un tas ir tas augstākās tehnoloģijas sasniegums, kas ir. Tad tie izvēlas cilvēki, kas ir saistīts ar, kas ir aktīvi, kas vēlas pārlūkot internetu, kas vēlas piedalīties sociālajos tīklos, kas vēlas pārbaudīt e-pastus un tam līdzīgi. Ja mēs skatāmies tādu otru kategoriju, tad mums ir faktiski tāda vidus kategorija, kas būtu no 300 latiem uz leju līdz 100. Tad ir faktiski tas ir tas, kas ir bijis kādreiz augstākā kategorijā, mainoties tehnoloģijām, mainoties modeļiem, atbilstoši šīs iekārtas jau kļūst nedaudz lētākas un nonāk arī vidējā kategorijā. Ja mēs skatāmies pašas lētākās iekārtas, kas mums kopēji tirgū sastāda, kā es minēju, 65%, tad mēs varam redzēt, ka tie ir faktiski vienkārši bāra tipa telefoni, un kur cilvēki arī klienti izmanto šīs iekārtas, kas ir pamatfunkcijām, zvanīšanai, SMS sūtīšanai, modinātāju pulkstenis. Kā tu justos, kā tu rīkotos un kā tev visvairāk pietrūktu brīdī, ja tev, piemēram, uz dienu vai divām atņemt mobilo telefonu? Es justos pazudusi. Visvairāk pietrūk tas, ka tur ir kalendārs man iekšā. Man tur salikts gan darba lietas, gan privātās lietas, un tad es zinu, kas man kurā brīdī jādara. Laikam radio nepārdzīvotu, gan nepārdzīvotu. Vai būtu grūti, būtu saziņas līdzeklis atņemts, tas jau sarežģīti ir uzreiz, ka nevar sazvanīt draugus paziņas, un mani nevar sazvanīt. Protams, man ir atkarība no telefona. Viennozīmīgi, nav ko slēpt. Kas būtu tā nākotnes vīzija? Telefons pēc 10 gadiem, piemēram? Es domāju, joprojām dominēs viedtālruņi, kuriem ir liels un arvien lielāks skārienjūtīgais ekrāns. Telefoni kļūs arvien plānāk, arvien vieglāk un piedāvās daudz dažādas iespējas, kas varbūt līdz šim ir bijušas tikai
teiksim tā, dārgākajos tālruņos. Mēs redzam, ka arvien vairāk tās iespējas, kas agrāk bija praktiski tikai datorlietotājiem, ienāk iekšā tālruņos. Ja? Cik tālu ir tas brīdis, kad cilvēks izvēlēsies neiegādāties jaunu datoru, bet paņems jaunāku, dārgāku, iespējami bagātāku vietālruni? Ja, teiksim, es domāju, ka tas brīdis jau stipri ātri tuvojās. Es patiesībā gaidu, kad tālruņos kā standarta opcija nāks iekšā viss šīs līgstas, lai varētu viņu pieslēgt pie ekrāniem, vienalga, vai tas ir televizora ekrāns, vai tas ir datora ekrāns, lai viņi ar bezotu savienojumu varētu strādāt kopā ar klaviatūru. Un tādā brīdī tas tiešām būs tavs personiskais dators, kur tu vienmēr nesās līdzi un vajadzības gadījumā piespraudīs pie lielāka ekrāna, lai, teiksim, nodarbotos ar kādām lietām, kas ir darba darīšanai. Man kā reiz ir nepieciešams jauns mobilais telefons. Un tagad man liekas, ka es vismaz zinu, kurā virzienā man domāt. Cerams, ka lielāka skaidrība radās arī jums.